Sveiciens piekdienā. Šodien nav otrdiena, bet mēs nākam ar laivu, kurš vispār bija paredzēts, ka notiks iepriekšējā otrdienā, pat ne šonedēļ, bet iepriekšējā nedēļā. Bet man ieplānojās neparedzēts brauciens, un es biju pilnīgi pārliecināta, ka šo laivu pārcēlu, un tad otrdienā man raksta Edijs. Viņš saka, mēs ejam laivā, un es saku, ups, es lidoju, tuliņ dodos uz lidostu, un biju pavisam aizmirsusi, ka es neesmu pārplānojusi šo laivu, jo es biju pilnīgi pārliecināta, ka es viņu esmu pārplānojusi. Bet Edijs bija tik vairs ne otrdienā, bet šodien. Un tēma mums īstenībā ir ļoti forša un ne ļoti forša, ļoti sarežģīta, varbūt kādam, kam tā ir ikdiena. Un sveiks, Edī, es tikko stāstīju, kā mums piekdienā mēs tiekamies ar laivu, kam bija jānotiek pagājušajā otrdienā. Un paldies, ka tu piekriti vispār uz viņu atnākt, jo tā tēma, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīga. Kaut kāds tev troksnīts, varbūt tev kaut kāda mūzika fonā, kaut ko daudza, ja man... Tas bija arī pagājušreiz. Pareizi, mēs kaut kas bija. Jā, viss, laikam nav. Nē, kas tas ir? Nezinu. Tas acīm redzot šeit. Tev kāds kaimiņš gariņš. Ir? Vai es laikam nav? Nē, man liekas nav. Jā, tad sveiks vēlreiz un... Es vienīgi tevi neredzu. Tu mani neredzi. Tā mums bija arī iepriekšējā laivā, bet es tevi redzu. Varbūt tie, kas skatīsies un klausās, varbūt kāds arī uzrakstīt, vai jūs redzēt mūs abus. Jo parasti tā ir, kad... Es redzu abus, bet dažreiz tā, ka viesis neredz mani. Atkal vēl tas troksnis kaut kā nedaudz turpinās, bet kas tas ir? Pagājušais tev arī kaut kā izdevās viņu noslēgt. Pamēģinām. Agnese saka, abus redz. Paldies, Agnes. Es pamēģināšu, varbūt nāk austiņas, varbūt tas ir. Austiņās tavās bija. Jā, tas bija minās austiņās. Labi, paši svarīgi. Jo viņas ir bezvadu, ja? Nē, šīs man bija vadu, bet es citreiz esmu pieslēgusi, bet tā mums bija tieši, man bija tevi pagājušreiz un tieši tā šoreiz. Labi. Atgriežamies varbūt vēlreiz pie tēmas. Tātad šodien mēs, šis mums ar Ediju jau īstenībā ir otrais laivs, un ja kāds nav dzirdējis pirmo, tad jūs droši arī variet iet uz vai nu scrollēt lejā Instagramā, kādu mēnesi pusotru atpakaļ, vai arī variet iet uz YouTube, vai arī mūsu mājaslapā variet apskatīties YouTube sarakstā, vai arī šis laivs ir pievienots Edija profilam. Un toreiz mēs parunājam par astroloģiju un par veselību tā vispārīgāk, un mēs novienojamies, ka mēs atgriezīsimies ar vēl vienu laivu tieši par autoimūnajām saslimšanām un autismu, kas, nezinu, tad, kad es augu, par to tik daudz nedzirdēju, bet pēdējos gados, es domāju, gandrīz katram jau pat tuvējā lokā ir kāds, kurš saskarās gan ar autoimūnajām, gan bērniņi nāk ar autismu. Un varbūt, Edija, iesākumā tu vari ieskicēt, tu strādājot diezgan ilgu laiku, tu droši vien esi redzējuši šo dinamiku, kas ir mainījies pēdējā laikā. Sanāk, to vienkārši nediagnosticēja vai tomēr tas ir arī kaut kas cits? Es par to tieši tad, kad mēs sarunājām, ka būs tāda saruna par to tematu, es drusciņ tā kā filozofi aizdomājos, kas tad īsti tāds iemesls varētu būt tām. Tāda atkāpīt padomu laikā, teiksim, praktiski nebija šādu bērniņu. Nevis tādēļ, ka viņi bija labāki, bet mēs vienkārši dzīvojām nabadzīgākā vietā, vidē. Un ja arī tagad mēs skatāmies, tad šī ir tikai rietumu pasaules
tāda, varētu teikt, nodeva vai maksa. Un par ērtībām ir jāmaksā. Un, protams, mēs varam runāt par to, kādas ērtības izmantojot, ko tas dod un kādi ir plusi un mīnusi. Bet neattīstītās valstīs starp bērniņiem šie ir ārkārtīgi maz. Savukārt, jo attīstītāk valsts, jo vairāk. Tā ir tāda rietumu pasaules nodeva. Jo tieši tāpatās arī bērnu invaliditāte un tam līdzīgi. Tai pašā laikā arī autoimūnās saslimšanas. No vienas puses, viņas autoimūnās saslimšanas prognozēt var cilvēkam pēc astroloģijas, jo zināmā mērā tur ir savas likumsakarības. Kā viņas var veidoties. Bet autismam es astroloģiski īsti neesmu atradis tādus 100% rādītājs, kad mēs varam brīdināt vecāku vai kad tas var parādīties. Un tas vispār ir karsts kartupelis, paliek arvien vairāk un vairāk, gan par autismu, gan citām saslimšanām, kuras mazuļi sāk slimot, kas īsti nav viņa vecumam raksturīgi, teiksim, artrīti, reimatīdais artrīts, tur, teiksim, 6-gadīgam bērnam, man vienam klientam ir, tas man liekas, tā ir veca cilvēka slimības artrīts. Un līdz ar to ir jautājums, kas tad izraisa tādas saslimšanas, autoimūnas. Un visiem kopīgs gan autoimūnām saslimšanām, gan autismam varētu būt mūsu ne tikai dzīvesveids, kurš arī vairs nav cilvēka organismam adekvāti, ja tā varētu teikt. Jo mēs uz zemes kā cilvēki dzīvojam vismaz 100 000 gadu. Savukārt no šiem gadiem 100 000 pēdējos 10-20 gadus mēs intensīvi sākam sēdēt un arī pārtiku. Mēs nerunājam par veselīgu, neveselīgu pārtiku, bet pārtiku mēs izmantojam vairāk nekā to darīja pirms 100, arī 50 gadiem. Ja tie, kas ir vecāki, tad par 50, ap 50 gadiem viņi noteikti atcerās bērnību, kad pavasarī vairs nebija dārzeņu, kartupeļi bija jātaupa, lai būtu ko iestādīt. Pagrabā visas ievārījuma burciņas un kompoti bija jau izēsti. Un mēs visi cietām tādu nosacītu bādu. Es vēl atceros, kad savā bērnībā, kad man bija tur 6 gadi, mamma vārīja balandes zupu pavasarī, jo nekā nebija, no kā uzvārīt kaut ko. Un tagad mēs ēdam zemenes katru mēnesi, nerunājot jau par citiem augļiem un dārzeņiem, kas vienkārši pirms pat 20 gadiem vai 30 gadiem nebija iespējams. Bija tikai viens sezonas laiks, mēnesis, kurā bija zemenes, avenes, nerunājot jau par citiem augļiem. Tagad mēs aizējam uz veikalu un praktiski visu varam nopirkt. Par kādu cenu, kā viņi tiek audzēti, ar kādām piedevām. Katra piedeva kaut ko maina, kaut ko ietekmē. Tāpatās arī katra slimība, kuru mēs saslimstam, praktiski tās
ģenētiski mainošās slimības, ir visas vīrusa slimības. Viņi ģenētiski kaut kā pārmodelē mūs un priekš tā, lai mēs kļūtu labāki, izturīgāki un tam līdzīgi. Bet lai mēs nokļūtu līdz tam etapam, notiek kaut kāda izmaiņa. Un tās rada galvenokārt šīs autoimūnās slimības. Un jau pirms Covid laikā bija pētījumi, kad diabēta ierosinātājs, pirmā tipa diabēta ierosinātājs ir gripas vīrus. Covid laikā arī parādījās, pat viena latvieta uzrakstīja, ka dēls viņai pēc Covid izslimošanas atlima ar pirmā tipa diabētu. Pirmais tipa diabēts kādreiz skaitījās tikai iedzimts. Tagad es saskaros savā darbā, ne katru dienu, protams, bet ik pa laikam cilvēki, kur iegūst 6 gados, 12 gados, un pats vecākais cilvēks, kas iegūst pirmā tipa diabētu, kas skaitās iedzimts, 54 gadu vecumā. Un tad sanāk kaut kāds komplekss, ne tikai vīrus, bet šī vīrusa vēl ir vajadzīgs emocionālā sastāvdaļa. Un diabēta gadījumā tā sastāvdaļa ir emocionālā krīze, bērniem lielākoties vecāki šķirās, un pieaugušā vecumā, tur 20, 30, 50 gadu vecumā, zaudē kādu mīļu cilvēku, plus slimošana, un viņš iegūst šo pirmā tipa diabētu. Bet astroloģiski kartēs tas ir redzams, un var pat ieteikt dzīvesveida modeli, kā sevi varbūt pasargāt no šīs iespējamās saslimšanas. Astroloģiski nevar pateikt, kurā mirklī šis pirmā tipa diabēts var atnākt, bet krīzes gadus noteikti var pasvītrot, parādīt, un tad, ja cilvēks zinot to un vieglāk šo emocionālo sāpi pārdzīvot, es ceru, ka tad, es vismaz esmu pārliecināts, tad viņš varētu arī nesaslimt ar pirmā tipa diabētu. Tad, protams, kad vēl daļa ir kā blaknes zālēm. Ķīmiskām zālēm pie smagām saslimšanām, teiksim, pie audzējiem, kas arī var izraisīt pirmo tipa diabētu. Bet šeit atkal ir runa, varbūt labāk ir ārstēt viņu no audzēju, un tad pirmā tipa vēl var dzīvot entos gadus, nevis ar audzēju nomirt un neārstēt, vaidīties no pirmā tipa diabēta. Tās ir atkal citas diskusijas un prioritātes, kuras par kurām var runāt, bet es labāk uzskatu, ka labāk ir glābt cilvēku, un jo pirmo tipa diabēta tas nav tik traģiski. Jā, viņam ir jāmērās, viņam ir tur tā, viņam jāievēro ir ēšana, un tur jāšpricē insulīns un tā, bet viņš var gadiem dzīvot. Bet tai pašā laikā tā ir ļoti nopietna autoimūna saslimšana. Tāpatās arī artrīti un vēl cita veida autoimūnie saslimšana, pavisam nesaprotam autoimūnās saslimšanas iemeslu, tiksim, izkaisītā skleroze, kuru pavisam mums nav izprašanas, kāpēc viņi rodās un kā viņi rodās. Jā, pēc statistikas vairāk viņi rodās jaunām sievietēm, vīrieši retāk ar viņiem slimo, bet arī slimo, un tad viens ārsts, tieši latvietis, uzrakstīja grāmatu par viņa cīņu ar šo izkaitīto sklerozi, un tur viņš arī apraksta, ka cīņa ir ne tikai visas dzīves garumā, bet daudzpusīga, kad, lai mēs
izārstētos kaut vai no šīs gripas, un ne tikai Covid, un vēl daudzām citām. Mums nepietiek ar kaut kādu vienu zāles devas uzņemšanu, lai mēs kļūtu veseli. Mums ir tā kā jāsporto, jāpievērš uzmanība ēšanai, gulēšanai, meditācijām. Un katram mūsu organismam ir tā kā savas ēdienu grupas, kuras vajadzētu ēst un kuras neēst, un tās daļēji viņi var piesaukt varbūt pie asins grupām. Es gan pats viņas tādā veidā neesmu sadalījis un laikam tuvākā laikā netaistos, bet jo man ir astroloģija un pēc astroloģijas kartes var pateikt, kāda ēdienu grupas vairāk ir jāēd un no kuriem ir jāizvairās. Jo, ja mēs tā vienkāršoti arī rezumētu par autoimūnām saslimšanām, tad pamatā visam ir jāsakārto gremošana. Ja gremošana pēdars, tad zarna mums strādās pareizi, praktiski mēs nesaslimsim ar daudzām autoimūnām saslimšanām un vispār ar ļoti daudzām slimībām, pat vīrusiem, baktērijām un arī zināmā mērā arī ar autējiem. Ja mums būtu sakārtot gremošanas sistēmu, pareizāk sakot, ja viņa strādās kā pulksteni, jo tagad ar katru gadu vienu no gremošanas traucējumiem izplatītāk celiakija parādās bērniem arvien vairāk un vairāk. Krona slimība, kas arī ir drausmīga slimība. Ja, kad es mācījos šais antropozofijas kursos pirms 15 gadiem, es un daudzi doktori, pat raustīja plecu, nesaprata, kas tas tāds ir. Tad tagad pirms jau laikam 3 vai 5 gadiem, atkal satiekoties ar šiem ārstiem, viņi saka, jā, katru mēnesi vismaz viens cilvēks tā pienāk jau mūsu slimnīcā. Un tā arī ir katastrofa, vai no vienas puses tā ir nodeva civilizācijai, kurā mēs dzīvojam. Jo mēs izmantojam to vai dzīvojam tādā nervu saspringtinājumā, stresā. Un agrāk vienīgais stress cilvēkam bija paspēt aizbēgt no mednieka, kāda zvēra, kas mani medīja. Tad tagad stress ir, vai man pietiks naudas samaksāt par rēķiniem, vai bērns atnāks mājās, vai bērns izmācījās, vai tur vīrs vai sieva tur izdarīs to, un vai vispār man neatlaidīs no darba, un tā tālāk, un braucot ar mašīnu mājās ārprāts, un viņš jau brauc nepareizi, viņš par ātri bremzē, vai viņš ir vispār neievēro noteikums. Mums stress ir uz katru soļu. Plus vēl mēs arī šo stresu vēl vairojam. Skatāmies filmas, kas ne tikai šausmu filmas, bet arī action filmas, kas arī ir sava veida stress. Un tam visam ir kaut kā jāatspoguļojās mūsu organismā. Nostatīt ar gremošanas traucējumiem, ar dažādu organismu traucējumiem, tur izvad vai tūskas parādīties, vēl kaut kas. Katrs mūsu pārspīlējumi rada problēmas, bet tomēr atkal no otras puses tie, kas vairāk par tevi rūpējās, biežāk iet uz sporta zāli vai tur ir kaut tāds sporta veids, ar ko viņš vismaz 3 reizes nedēļā nodarbojās, tad viņu dzīve ir daudz maz jau labāka, viņš ir aktīvāks, viņš ir arī stresam noturīgāks, jo tas ir veids, kā mēs varam sevi nedaudz kompensēt.
jo praktiski pirms 100 gadiem mēs visi bijām sportisti, nu tā pārnestā nozīmē, jo uz lauka strādāt, kaplēt, ravēt, ārt, pļaut, ar izskapti, ar stirpi, ar priguli, kult, bari, nu, graudus, nu, piedodiet, tas ir ārkārtīgi fizisks smags darbs. Un tagad mūsu smagais darbs ir paņemt kredītkarti un kaut kur ielikt un piecelties no krēsla, iekāpt mašīnā un atkal pēc tam aptēties divānā un viss mūsu smagie darbi. Līdz ar to mūsu organisms vienkārši nespēja tā adaptēties un viņā sāk rasties tā kā iekaituma perēkļi aiz pasivitātes. Jo ir vēl tāds pētījums, un daļēji es arī pēc šī pētījuma un visu laiku smaidu, mēs nelidosim uz Marsu. Nu, tuvāk kā laikam 50 gadiem noteikti, ne. Jo nav atrisināta pamat problēma. Kā pēc bezsvara stāvokļa ilgstošā saglabāt kaulu stiprumu. Līdz ar to tagad, jā, ir uzstādīti rekordi, tur gadi 2, 3 kosmonauti ir pavadījuši orbītā, bet vai viņš pats var izkāpt no šīs kapsulas, kas ir atlidojusi uz Zemes. Tas nozīmē, lidojot gadu uz Marsu, viņš jau nevar izkāpt no šīs kapsulas. Nerunājot par to, ka viņam tur kaut ko vajadzētu uzbūvēt, vai arī, nu labi, roboti tur uzbūvēs. Nu tad robots viņu iznesīs ārā un pieslēgs pie sistēmas. Nu jā, tad varbūt varēs. Bet kamēr šī sistēma nebūs izveidot, cilvēks nevar. Bet tas ir tieši tāpatās arī mūsu gadījumā. Jo vairāk mēs atrodamies pusguļas stāvoklī, jo slimāki mēs esam. Globāli. Un šai pusguļas stāvoklim ir vēl viena cita nianse. Pirms 100 gadiem mēs guļas stāvoklī atradāmies tikai tad, kad mēs gājām gulēt, kad saslimām un viss. Vairāk citos gadījumos mēs guļas stāvoklī neatradām. Tagad mēs guļas stāvoklī atrodamies, skatoties filmu, strādājot. Tad ir tik ērti uztaisīt datoru paliknīcu, lai mēs gultā varētu gulēt un vēl pastrādāt. Tas viss mūsu ķermeņus sabojā ārkārtīgi. Mums limfa necirkulē. Limfa ir galvenais mūsu organisma attīrītājs, kas ne tikai centru, tā kā blakus centrāliem asinsvadiem un tam līdzīgi pievada barību vielas arī no zarnām. Ne tikai asins pievada, bet viņas ir galvenās, kad aizveda visu pārstrādātos produktus no mūsu šūnām. Un mums ir limfmezgli, un šie limfmezgli palēnām iepriest arvien vairāk un vairāk, un viņi vairs nespēja caurvadīt, caurspiest, jo limfa mums plūst pateicoties tikai fiziskai aktivitātei. Kad mēs pieceļamies un kaut kur ejam, kad mēs pieliekamies, kad mēs kustamies, jo limfai nav savu muskuļu, kā tas ir asinsvadiem. Līdz ar to gribēt, lai mūsu bērni, mūsu līdzcilvēki ir veseli, ne tikai neslimot ar autoimūnām slimībām, būtu veltīgi
ja mēs neveltīsim laiku kustībām. Bet autoimūnām slimībām vēl pamatā ir, tik es esmu lasījis no visiem pētījumiem, izlobījis, ka tomēr autoimūno iekaisumu viens no iemesliem ir olbaltums. Un olbaltums, kurš ir nepārstrādāts. Un kā tad veidojās vai kā ienāk mūsu organismā nepārstrādāts olbaltums? Apēdot katru papiku kumosu, mums skolā mācīja, ka mums vajag pirmkārt sagramot rūpīgi. Ka nedrīkst ēst dzīvu, kā tai Lotē runāja. Ko nozīmē, ja mēs nesagramojam? Ja mēs ātri norijam gabals? Mēs nesaņemam, pareizāk sakot, no mutes neaiziet informāciju uz smadzenēm, ko mēs īsti apēdām. Savukārt, nesakošļāta pārtika, nokļūstot kuņģī, viņa nevar pilnvērtīgi sajaukties ar kuņģa sulu un nesākt pārstrādāties. Pirmo pārstrādi iesākt, un tad, kad jau pāriet zarnās, pēc... Edī, kaut kur uzkārās višķiņ, vai kāds var ielikt kaut kādu ziņu vai sirsniņu, ka jūs mani dzirdiet? Ceru, ka Edijs to arī atgriezīsies. Sakiet, lūdzu, jūs mani dzirdiet? Halo! Edī, es mēģināšu tevi uzaicināt atkal. Nāk sirsniņas, tad jūs mani dzirdiet, vai ne? Edī, es tevi nevaru, man tevi nemeklē. Es ceru, ka tu man ātri atgriezīsies. Tevi paldies, Siguldas Saima. Agnes, paldies tev. Super, paldies. Es ceru, ka Edijs tad arī tuliņ atgriezīsies. Kur man nāk uzaicinājums. Tā. Es ir kā Edī tevi apstiprināju vēlreiz. Ilona, paldies. Es mēģināšu arī vēlreiz atrast kaut kas ar internetu. Es kā Edī tevi neatrodu, bet es tevi it kā apstiprināju. Varbūt tu vari sūtīt man vēlreiz uzaicinājumu. Kas mums šodien ir? Šodien nav Merkūra retrogrāds, kad parasti šitādi joki notiek. Gandrīz katru reizi man. Tā. Kamēr Edijs atgriežās, varbūt, ja kādam ir kāds jautājums vai kaut kāda personīgā pieredze, uz ko jūs gribiet arī dzirdēt kādu komentāru, jūs droši variet uzrakstīt jautājumos, mēs uzjautāsim. Tā, bet es it kā Ediju apstiprināju, es viņu vairāk tā kā neatrodu. Edijs. Unable to join. Kāpēc? Es tevi Ediju mēģinu uzaicināt tikko vēlreiz. Ceru, ka tagad sanāks. Man liekas, mums pagājušais arī bija tā, ka vienreiz izmetās laukā, bet tas atpakaļ. Jā, ok. Sākās kaut kāda Instagram reklāma un man izmet ārā. Ok. Un es nekādīgi nevarēju atgriezties atpakaļ. Nezinu, tātad tur kaut kas notika. Tātad runa ir taisni par gramošanu sistēmu. Un pēc tam, pirms iekļūšanas, teiksim, tad, kad barība iekļūst zarnās, mums izšļācās aizkuņdziedzera un žultspūšļa, varētu teikt, šķidrumi, kas palīdz tālāk sagramot to ēdienu. Un, ja barība nav pietiekami sagramota laicīgi mutē, tad viņa arī nevar sašķelt pilnvērtīgi zarnās. Un zarnas ir vienkārši kā tādi sūkļi, kura saviem matiņiem tad uzsūc to ēdienu.
un tādā veidā ienāk nepārstrādāts olbaltums, kurš savukārt nogūsnējās mums atsevišķās vietās, tur locītavās, vēl kaut kur, un palēnām tur sākās iekaisums. Un organisms aizsargs šūnas saprot, ka tas nav īsti mūsu olbaltums, un viņš ir jāiznīcina. Viņš sāk mesties virsū tam, un beigās arī paķer blakus rajonu, un tā sākās artrīti un formas, un arī tieši tāpatās olbaltums šāds nepārstrādātais ir laba parības viela audzējiem, un tā mēs sevi praktiski sabojājam, bet no vienas puses tam mēs nav iemesls 100% mūsos, ka mēs apzināti to bojājam, bet pamatā būtu jāuzlabo šī sagramošana. Ne tikai. Kaut kur atkal uzkārās. Edija atkal kaut kur pazudā. Es ceru, ka jūs mani dzirdiet. Ja man viss ir tā kā man izskatās, ka viss notiek tā. Edija, es mēģināšu vēlreiz tevi atrast un uzaicināt. Nav, es tevi neredzu. Varbūt tu vari mēģināt pievienoties. Žēl, ka mums šodien tā notiek, jo šī tēma tāda diezgan nopietna un arī sarežģīta, bet jā, īsti neko nevar arī darīt, bet mēģināšu vēlreiz atrast Ediju. Edijas. Nē, man tevi nerāda Edija kaut kā, vai vispār izēj no Instagrama, vai tas varbūt ir internets tev. Tā. Jā, man tevi nerāda. Es nevaru tevi pat uzaicināt, jo man nerāda, ka tu esi tajā sarakstiņā pie Edijas. Cerams, ka Edijas drīz atgriezīsies. Jā, es jau iepriekš minēju, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Mums vēl pusstunda, es pamēģināšu Edijam jūs arī uzdot. Nevaru es atrast. Tagad man nāk atkal tās uzaicinājums, es viņu apstiprināju. Es ceru, ka izdosies. Edija, es saņēmu tavu uzaicinājumu, ja tu mani dzirdi, un es viņu kā apstiprināju, bet kaut kā nevienojās. Varbūt kaut kas ar internetu. Nē, man es tevi neredzu. Varbūt tu vari pamēģināt man vēlreiz uzrakstīt, nosūtīt uzaicinājumus, mēģināšu tev vēlreiz apstiprināt. Tā. Kur ir? Nav, es tevi neredzu sarakstiņā. Ierakstot Ediju, man nemaz nepiedāvā tevi izvēlēties, lai uzaicinātu. Ļoti negribētos pārtraukt šo laivu un sākt no gala, ja mēs pārtraucam, tas nozīmē, ka Edijs ir unable to join, ka nesaglabāsies ieraksts pilnais, un man ļoti gribētos saglabāt šo ierakstu. Savādāk, jo mēs varētu sākt no gala. Tā. Edija, varbūt, man nāk vēlreiz uzaicinājums, es vēlreiz viņu akceptēju. Es ļoti ceru, ka šoreiz sanāks. Atnāc atpakaļ. Okay. Jā, tur man uzreiz parādās reklāma un vienkārši izmet ārā no šeit. Tas notiek un nevar nekādīgi pieslēgties apakaļ un tā. Acīm redzot, sarežģīts temats un vai svarīgs temats un varbūt nav, nezinu. Un, teiksim, tātad pirmkārt mums būtu jādomā par to, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam. Un starp citu, viena no kaitīgākajiem ēdieniem, ko es uzskatu, ko mēs vispār veseli cilvēki nedrīkstētu ēst, ir biezzupas.
Jā. Jā. Jo mēs negramojam neko. Mēs kā suliņu izdaram, un organisms nevar saprast, ko mēs īsti apēdam. Nerunājot jau arī par daudzām sarežģītām sulām vai smūtijiem, kur ir 20 dažādi, protams, es pārspīlēju, 20 dažādi produkti samaisīti kopā un vienkārši tā suliņu izdaram. Jo mūsu gramošanas sistēma nevar saprast, kā sakārtot visus mūsu fermentus, lai viņi sašķeltu to ēdienu. Jo mācoties šo antropozofijas medicīnu, es biju pārsteigts pirmo reizi, kad man pastāstīja, ka organismam neviens ēdiens nav veselīgs, kamēr viņš viņu nav iznīcinājis 100%. Mēs, jo visi ēdieni, pat burkāns ir kaitīgs mums, ja viņš netiek pārstrādāts zarnās un tam. Un līdz ar to nav tāds ēdiens, kurš ir veselīgs, ja mums ir neveselīga gramošanas sistēma. Un tad, izejot no šīs, mums ir jāpakārto sava ēdiena prioritātes tam, ko mūsu organisms ir spējīgs pārstrādāt. Un vēl arī jāatcerās, ka katram ēdienam organismā ir jāpabūt noteiktu laiku. Teiksim, tai kuņģi, un ir nevelti tādi smagi ēdieni, kad gaļa, pupas, zirņi, viņi kuņģi, ir vismaz 3 stundas, ap 3 stundām, citiem pat pie 5 stundām. Ja tur ir vēl viņi cepti, žāvēti un kaut kā īpaši tādu, forši pagatavot no vienas puses, tad mēs tā kā arī citreiz jūtam, ka mēs pēdam, vēl pēc 4 stundām vēders vēl ir pilns, mēs nemaz negribam. Bet pirmkārt, kamēr viņš nav aizgājis no šī kuņģa pēc ēšanas, mēs nedrīkstam neko uzēst. Mēs drīkstam uzdzert ūdeni, varbūt. Un ūdeni arī mēs nedrīkstam uzdzert kā tagad pa malciņām katru reizi. Bet mums ir jāizdzer glāze un viss. Pēc tam atkal glāzi. Vienīgi, protams, ja mēs sportojam vai runājam lekciju tur intensīvi, tad mums izkalst un mums ir jāsaslapina. Jā, tās ir atsevišķi gadījumi, bet ikdienā mums nedrīkst būt ūdens pudele blakus, un mēs ejam un pamalcinam, jo arī tas ūdens nav pārstrādāts. Nerunājot jau par to, ka starp ēdienreizēm vēl 5 reizes dzerot kafiju vai tēju, mēs vēl kādu maizīti apēdām, vai kādu būciņu, vai kādu cepumiņu, vai kādu riekstiņu. Rēķiniet, pēc tā lielā ēdiena ir pagājuši 2 stundas. Mēs tā apēdām to pašu kaut vai riekstiņu. Liekas, ka, veselīgi. Bet viņš, tai kuņģī, ja tas ēdiens būs jau nobriedis, tad viņš pēc 10 minūtēm jau ies zarnā kopā. Kuņģī nav nodalījums, kā tas ir govī, kur ir viena daļa un otra daļa. Un tur nav nodalījums, un tad šis nepārstrādātais olbaltums, kas ir riekstā, ienāks mūsu asinīs, un viņš būs kā potenciāls iekaisuma perēklis. Jā, jo šobrīd jau arī ir tik daudz tās ēšanas filozofijas un pārliecības, un es arī kādreiz visādiem ēšanas izaicinājumiem saskāros, un tad jau ir tieši tās nosacītas skolas, kur tev saka, ka tev regulāri kaut kas bišķiņ jāpēd, jo tad tev, tā kā nebūs tas izsaukums, tad pēc tam nepārēdīsi, un tieši stāsta par to, ka tev daudz regulāri, tā kā regulāri pa bišķiņai jāēd, bet bieži. Bet notiek tas, ko tu saki? Jā, bet viss ir no cilvēka atkarīgs. Īpaši tie cilvēki, kuriem ir žultspūslas izgriezt, viņiem vispār es iesaku vismaz 5 reizes dienā ēst. Jo viņiem
žults daudzums visu laiku tek, pil no, viņiem nav rezervāru vairs, kur žultī uzkrāties. Kad tas būs, kad mēs pieēdam vēderu un tad žults ir pietiekam daudzumu, lai sagramot. Tur ir visu laiku pil. Un līdz ar to viņam ir bieži jēd, bet ļoti mazā daudzumā. Un jā, tas ir viens no veidiem, kad ēst bieži, bet ļoti maz. Bet vienalga ir jābūt kaut kāda regularitāte. Ir jābūt vismaz stunda vai 2 vai pusotru stundu starpība. Un tad, jā, mēs apēdam pavisam drusciņu, bet atceram, kad mums atkal jāēd ir tad, jo atkal tie agrāk tās bija tikai jaunietes, kuras ilgstoši badojās dēļ figūras un nēda. Tad, kā Danilāns teica, viņas viss ir ar žultsakmeņiem un beigās žulti zaudē, jo viņas nēd nemaz. Teiksim, tā kā pilnīgi badošanās arī nav vajadzīga un nepārtraukt ēšana, ka mēs no rīta līdz vakaram ēdam, atkal nav labi. Visur ir jāatrod tas veselīgais vidusposms, bet arī jāskatās, kādas vainas ir tam organismam. Un tad vienam būs ļoti labi bieži ēst, īpaši tiem, kuriem jau ir gremošanas izteikti traucējumi, kā žultspūšļa izgriešana. Tā ir ļoti nopietnas gremošanas traucējums. Pēc tam var būt arī daudziem žultsakmeņi, kuri jau samazina žults izšļākšanos un tam līdzīgi. Tiem ir nedaudzi traucējumi, nelieli, bet vēl arī mēdz būt iedzimti žults ceļa, žultsvada sašaurinājums, teiksim, ka tā arī nedod. Un vēl daudz cits, jo visa celiakijas pamata problēma un citu gremošanas tādu izteiktu nepanesamību produktu ir tikai gremošanas traucējums. Esmu lieliski, teiksim, varētu teikt, apārstējis jauniešus, kuri slimoja ar celiakiju, kuri pat tagad var ik pa laikam bulciņu apēst. Un nebūt ar lēkmēm un tam līdzīgi. Tā kā vai ar kaut kādiem citiem traucējumiem. Bet šeit jau ir, jāveic ir ārstēšana. Ārstēšana jau apēdot ķīmisku zāli mums nav. Kopumā farmācija nepiedāvā ārstēšanu. Viņi piedāvā nodzēst ugunsgrēku, vai temperatūru apstādināt, vai sāpes noņemt, vai kaut ko vēl, bet viņi kopumā neārstē. Jā, tas tāds simptomu menedžments, nevis ārstēšana. Jā, es viņu sauc par katastrofu medicīnu. Radās avārija, tev ir jāglāb, viņi ideāli, viņi tev uztaisīs operāciju, viņi sašūs, viņi vienkārši perfekti noņem sāpes un tā, jo atsevišķos gadījumos viss tas ir vajadzīgs. Savukārt, pārējā laikā tev ir jāatrod savs dzīves ritms ar savām nosacītu tējiņām, homeopātijām, pareizu ēšanu, pareizu sportošanu vai aktivitāti dzīves, ar kuru tad tu ienesīsi līdzsvaru. Jā, kurā ietver vēl varbūt arī, pat ieteicams būt meditācijas un tam līdzīgi. Tas jau tur prioritāri kādas meditācijas bet, ja to visu sāk ievērot, cilvēks var ļoti labi atveseļoties no pat diezgan bezcerīgām slimībām. Man ir bijis gadījums, ka pat ar izkaisīto sklerozi es esmu atjaunojis cilvēkam sajūtas kājās, kad viņš 5 gadus nav jutis pēdu, kur viņus uzliek, vai kas ar viņu notiek ar viņas pēdu. Tad pēc pusgada terapijas kursa viņai atjaunojās. Un līdz ar to mēs kaut ko varam atjaunot, kaut ko varam uzlabot, bet tas viss prasa ieguldījumu, tavu personisko ieguldījumu. Visnepareizākais ir domāt, kad es paņemšu to, aiziešu pie ārsta, viņš izrakstīs man tableti un man viss pāries. Tas ir visnepareizākais, ko mēs varam sev nodarīt. Tātad mums vajag meklēt savu tā kā dzīvesveidu un formulu, kā atveseļot tevi.
ejot uz pirti, tur vingrojot, skrienot un tā tālāk. Un, protams, pievērst uzmanību vairāk tam, ko mums vajadzētu ēst vai nevajadzētu ēst, jo katra mūsu organisms ir atvērts noteiktai pārtikas grupai, kura vairāk radīs iekaisumu nekā labumu. Un ja mēs jau sāksim to ievērot, pie manis atnāca vecāks ar māmiņu ar meitenīti 6-gadīgu, kurai ir epilepsijas lēkmes, un es pateicu, ka vajadzētu viņai atteikties no šiem pārtikas produktiem, un viņai visa epilepsijas lēkmes pārgāja. Tieši tāpatās arī ar migrēnu slimojošie bērni, klausoties interviju Radio 1, tur ārsts teica, praktiski tas nav ārstējams, ir jāsamierinās un visu laiku jāēd zāles. Tad man ir pieredze, kad sakārtojot gremošanu un nelielu homeopātijas graudiņu devu, šie bērni pilnīgi to brīvi, arī pieaugušiem tur vēl var būt blaknes, dažādi citi iekaisumi un tā, un ir, kad migrēns sievietēm ir pakārtotas, tad tas ir mēnešreizes cikliem, un viņas nevar tad 2-3 dienas būt adekvātas vai vispār piedalīties dzīvē, strādāt un tā, un guļ mezspēkā. Arī tādas es esmu viegli izārstējis tieši sakārtojot šo organisma ritmu, un līdz ar to sanāk, kad pamainot tikai ēšanas paradumu un stiprinot tā kā gremošanas sistēmu un arī pietiekam daudz kustoties, arī no tām pašām depresijas un apātijas un visu, kas tagad ir ļoti populārs, visu var tikt vaļā. Un tad, kad es saku, panikas lēkmes atnāk un es saku, tavā gadījumā vēl vajadzētu paskriet. Viņa paskrien, atnāk pēc nedēļas, saka, es baigi labi jūtos. Atnāk pēc 2 nedēļām, viņa saka, galīgi slikti. Es saku, tu skrēji? Nē, es vairs neskrēju. Un te ir arī, teiksim, atslēga. Cilvēks nav gatavs rūpēties par sevi. Viņš tikai no vienas puses grib būt Karlsons, kurš slimo. Jo Karlsons teica, ka ir fantastiski. Par tevi viss rūpējās, par tevi viss gādā, dod kontiņus, dod ievārījumu un ļauj televizoru skatīties, jo tu esi slims. Un mēs tik ļoti saradām ar to Karlsona tēlu, kad mēs vienkārši negribam būt veseli. Daudzi negribam būt veseli. Man liekas, te ir arī tu pieminēji par to sievieti, kam izklāsītā skleroze, un tas ir tāds, tas nav tikai par mums, man liekas, mums kā tu arī minēji šīs civilizācijas kultūras izmaiņas, kur visu laiku tev saka, ka visam risinājums ir pieejams ātri, tā tad arī, kā tu izdzer to tableti, tev galva pāriet sapēt ātri. Jā. Un tas ir ļoti vienkārši tas ir mani personīgā pieredze, arī man teicis bija ļoti smagā stāvoklī, un cilvēki diezgan ātri, tā kā, tur ir jābūt diezgan lielam iekšējam spēkam, lai pusgadu kaut ko darītu bez rezultāta ar ticību, ka tas rezultāts būs. Tā īsti nav, es neteiktu pusgadu, kā saka, man vismaz sanāk, ka jau pēc nedēļas ir rezultāts un cilvēks jūtās arvien labāk. Vienīgi, protams, viņš nav vesels un, teiksim, viss ir no slimības. Kā bērnībā teica, ja tu ārstējies iesnas pāries pēc 7 dienām, neārstējies pāries pēc 7 dienām. Katrai slimībai ir savs ilgums, kurš ir jāveltī viņam, lai mūsu organisms sakārtotos. Tad mūsu organisms vēl pats ir pakārtots noteiktām slimību formām, jo zināmā mērā katra planēta nes savas slimības, un katrai planētai ir savas emocijas. Un katrai planētai ir savs rīcību modelis. Un līdz ar to, zinot jau, to mēs varam tā kā prognozēt, ar kādām slimībām cilvēks slimos.
Bet pamainot, zinot šīs īpašības, kurām mēs ejam, sekojam līdz, tad mēs varam arī sākt atveseļot. Jo nav jau, tāpēc mēs esam brīvi un domājoši, ka mēs varam pamainīt savu rīcību, nevis kā dzīvnieki. Bet tad tās otra temata sadaļa, viņa ir vēl sarežģītāka vai vēl sāpīgāka un karstāka. Autismu. Ja mēs atkal skatāmies, tad viņš ir tikai rietumu pasaulē, un jā, ļoti daudz runā par to, ka tās ir blaknes no vakcinācijas. Es arī vairāk nosliecos uz to, ka tās ir blaknes vakcinācijai, nevis, ka tas ir iedzimts. Un pirms daudziem gadiem es lasīju Bobu Fristela grāmatas. Viņam ir 2 grāmatas. Viena grāmata saucās Šeit nav neviena vārda taisnības, un otra grāmata šajā grāmatā ir nedaudz taisnības. Es atradu tikai to otro grāmatu. Angliski viņi ir tāda, man ir krieviski, viņi ir, teiksim, tāda, un viņš tur aprakstīja tieši par to, kā sākās AIDS, PIT, pasaulē, un tad var aizdomāties par to, vai tur ir kaut nedaudz taisnības, vai tomēr viņš visu samaloja. Un es iesaku izlasīt, padomāt, un tieši tāpatās, kā antivakseri, ja tā viņi var nosaukt, runā par to, kas tai sastāvdaļās ir iekšā, un kā viņas ietekmē mūsu organismu. Par šiem pētījumu nav, viņi ir vai nu noslapanoti, vai viņu nav. Arī man viena radiniete strādā tā kā pētījumos zinātnē ar vakcīnu izstrādāšanu un par šiem novājinātiem vīrusiem, un tad, kad es uzdevu jautājumu par šiem kontrastvielām un par šīm vielām, nevis kontrastvielām, bet par šiem vielām, kas ir vēl papildus iekšā, viņi pārtrauc ar mani diskusiju. Kad viņi par šo vispār nerunā, jo tas viņiem ir vienkārši teikts, ka tas ir jāpievieno un tas ir viss. Acīm redzot, vai arī tur apakšā slēpjās vēl kaut kas, bet tā ir tā kā sazvērestības teorija, es par to nezinu, bet es esmu daļēji pārliecināts, vismaz runājot ar vecākiem, tiem, kuriem bērniem ir nopietni traucējumi, ne tikai autisms, tad praktiski tas sākās pēc kādas vakcīnas. Nevis pēkšņi bērniņš piedzima vai pamodās autists. Bet ar autismu ārstēšanu vismaz iet ļoti grūti, var nedaudz palīdzēt, teiksim, autisti lielākoties bērni, viņies ir liela tāds, varētu teikt, vārdarbība, nepacietība, niknums, tikko nedabū kaut ko, kas viņam ir tā kā vajadzīgs. Tad šo man ir izdevies diezgan labi tā kā apārstēt, izārstēt, un ja viņi visu laiku tā kā lieto to homeopātiju vai ik pa laikam palieto, tad tas vairs neuznāk augšā. Man ir bijis pat bērniņš, kur skrien ar galvu cienā, sit ar galvu pret sienu, kamēr asiņš šķīst, viņi nejūt tāpes, un viņa atnāca otro reizi pēc procedūras, un viņa teica, meita ieskrēja vitrīnā ar galvu, un tas šaidīja vitrīnā.
Un pēc 3. reizes jau masāžu un lietojot homeopātiju, viņai pārgāja, viņa vairs neskrēja. Un, tā kā visu var apstādināt, man vienam puisītim, neatceros, viņš gan atnāca tad, kad jau bija 12 gadīgs, viņa atveda, bet pēc 5 gadu laikam kaut kādas potes, pēc 3 gadu potes bija pirmie impulsi, kad viss organisms raustās pēkšņi un nekontrolējami muskuļu saraustīšanu. Un atlika iedot tikai 2 graudiņus, 2 formas un uztaisīt 10 masāžas, viņam viss pārgāja. Nu, lai gan līdz tam 7 gadi tur bezcerīgi mēģināja un veda pie visādiem dziedniekiem, un dziednieki teica, tas ir vēlna apsēsts un vispār tiekas no viņa vaļā un tam līdzīgi. Bija visādi murgi, ko tikai viņi nesarakstīja viņam un tam līdzīgi, bet jo visa agresija, neatkarīgi vai bērniņš ir slims vai vesels, visa agresija mums ir žultī un marsā, un atliek to marsu nomierināt, un cilvēkam vairs nav agresijas lēkmes, ne apzinātas, ne neapzinātas, jo viņi ir diezgan neapzināti šie bērniņi vai vispār bērni, jo bērniem vēl ko mēs vecāki darām un vispār varbūt kā vajadzētu bērnu sākt audzināt un pieiet, tā ir vēl viena varbūt saruna temats, jo visnepareizākais ir maziem bērniem jautāt, tu ēdīsi to, vai tu vilksi to vai to. Viņam nedrīkst būt izvēles vispār kā tādai, jo viņš to nesaprot, kāpēc viņam jāizvēlās. Viņam nav domāšana un smadzenes. Viņš vēl, labi jāatcerās, ka varbūt vajadzētu aiziet uz tualeti. Nevis slapināt biksēs. Un kamēr viņš slapina biksēs, vispār viņam nav, viņš pat nesaka es, viņam nav apziņas tādas, viņš knapi piecēlies, tagad rāpo, staigā. Mēs jau tikko nosēdinājuši, tu ēdīsi šito vai šito, vai tu vilksi to vai to. Mēs rādām viņam stresu, nevajadzīgu domāšanu. Un beigās, protams, kad viņš pieaugot kļūst nervozāks, nepacietīgāks, jo mēs to radām ne tikai ar datoru, bet ar savu dzīvesveidu. Tas ir ļoti, man liekas, tu arī runājam, tur ir ļoti daudz faktoriem īstenībā pieskāries. Tas visam šī situācija, ko mēs esam radījuši, ir ārkārtīgi kompleksa, un tāpēc ir forši, ka tu runā par tādu kopējā dzīvesveida maiņu, nevis tā kā akcents uz vienu lietu, jo tas pārsvarā jau ir daudz iemeslu, kāpēc notiek tā kā rodās. Jā, jo es saku, es tā aizdomājos, un tāpēc man nāca tāds secinājums, tā ir zināmā mērā civilizācijas nodeva. Bet vai vienmēr visam ir jāiedara tā, varbūt, ka mēs varam kaut kāds niansīts ienest, lai tomēr, teiksim. O nē, lūdzu, pašās beigās. Pašās beigās. Jā. Edija, es ceru, ka tev izdosies vēlreiz atgriezties, lai mēs varam smuki arī uztaisīt rapapiņu sarunā. Jā, es atkal tevi nevaru atrast. Varbūt tev izdosies pievienoties uz pašām beigām. Tās ātri tieši cauri. Tur, kur ir? Ir. Es te mēģināju, man atnāca uzaicināt, es te mēģināju vēlreiz tā kā apstiprināt. Varbūt var pamēģināt atsūtīt man vēlreiz uzaicinājumu, jo man ļoti gribētos šo sarunu saglabāt. Un vēl noslēgumā pāris lietiņas apkopot. Tā.
Edī, varbūt tu vari vēlreiz atsūtīt man uzaicinājumu. Es mēģināšu vēlreiz apstiprināt. Nezinu, kāpēc viņš tā kā, kur tu esi? Kur tu esi? Es tā kā spiežu tev akcept, viņš tā kā nolec, bet man nerādās unable to join. So tā kā visu laiku apstiprinu. Instagram. Ok, tu esi, jā? Pašā noslēgumā vēl paspēju. Vai tad kaut kā saglabāt, rezumēt un tā. Kopumā, protams, kad ar visām šīm slimībām ir jācīnās un jādomā, un es zināmā mērā piekrītu daudziem ārstiem par to, ka blaknes no potēm ir traģiskas un varbūt tas nav to vērts, jo mūsdienās arī tās slimības vieglāk izslimo un arī pat, teiksim, ja es atceros no padomu, no bērnības un tam līdzīgi, tad ar diftēriju parasti nomira tāpēc, ka tomēr kakls aizgāja ciet, nevis no toksīniem. Un tas nozīmē, ka mēs lieliski spējam ārstēt patreiz un uzvarēt šo slimību, un ja mūsu nieres strādās pareizi, tad mēs arī izdzīvosim. Un šeit jau ir, kad mūsu nieres arī bojā zināmā mērā gan dzīvesveids, gan ēdiens un arī vitamīni. Es vēl zinu, noslēgumā tev arī gribēju pajautāt, ir skaidrs, ka droši vien mēs visi kaut kur grēkojam lielākā mērā vai mazākā mērā, un parasti jau, kamēr viss ir labi, mēs domājam, ka tas uz mums tā kā neattiecās un neattieksies, līdz tas skar mums vai kādu to cilvēku. Un tad tu jau arī īsumā ieskicēji, bet tu vari tā kā noslēgumā vēlreiz pastāstīt, ja šādi gadījumi vienalga, vai tas ir autisms vai autoimūnās saslimšanas, vai var arī, teiksim, pie tevis griezties un cik lielu vai kādu progresu var panākt, ja tu tā kā apzināti pieiet tiem norādījumiem un dzīvesveida maiņām? Jā, protams, pie manis var griezties un ir arī daudz citu speciālistu, pie kuriem vēl var griezties un meklēt formu, kā atkopties. Katrai slimībai ir savs ilgums un nevelti, teiksim, ja vispār ir tāda termins autoimūna saslimšanas, un tad tas nozīmē, ka praktiski tas ir mūsu organisms uzbrūk sev kaut kādā formā, un viņas praktiski skaitās neārstējams slimības. Viņas ir tādas, kur mēs varam apārstēt līdz zināmai robežai, kura mums netraucēs tik ļoti un uzlabos mūsu dzīves kvalitāti. Bet, ja mums ir sācies autoimūns process kaut kāds, tas nozīmē, ka mūsu organismā ir kaut kāds mehānisms, kurš nekad nevar beigt autoimūni uzbrukt mums, un tad mums par sevi ir jārūpējās visu laiku. Un praktiski tieši tāpatās, kā laikam Aristoteles teica, veselā miesā vesels gars, tas nozīmē, ka mums visu laiku ir jārūpējās par savu ķermeni, un jau no bērnības vecākiem ir jārāda piemērs un jāparāda veids, kā mums vajadzētu dzīvot ar savu piemēru. Oi, atkal. Kāpēc? Atkal mēģināšu es tevi atrast, man tevi joprojām nerāda, tev laikam ir jāsūta, man nāk tavs uzaicinājums, mēģinu apstiprināt. Tā. Gaidu, varbūt sanāks. Kur ir? Šodien mums ir interesanti sakari.
Tā, nu, mēģinu vēlreiz. Akts. Tev tā kā spiežāk set daudzākas reizes, jo tas uzaicinājums stāv, bet viņš tā kā nolēc, bet neizskatās, ka viņš tev aiziet. Šitik daudz reizes, man liekas, man būs pārtraucis manā Instagram storiju, ne, bet laivu pieredzē, laikam, pirmo reizīti. Tā. Man rāda unable to join. Labi, es pamēģināšu vēlreiz. Un, nu, tagad sanāks. Es ļoti ceru, ka sanāks. Nu, tas... Esam apakaļ. Tad ātri rezumējot, tātad vecākiem ir jārāda savu piemēru un dzīvesveidu, lai bērns palēnām pieņemtu un saprastu, ka tieši par savu ķermeni ir jārūpējās, kā ezotēriķi saka, par savu templi, jo šī templī varam dzīvot tikai mēs. Un, ja mēs rūpēsimies pietiekami, arī nevajag iet galībās, kaut kādās tur atteikties no kaut kā, pilnīgi tur neēst to, nedarīt šito un tam līdzīgi, jebkuri pārspīlējumi akali kaitīgi, un katram ir tomēr tas organisms savs, un tad mēs būsim daudz maz veseli un dzīvespriecīgi. Bet cita modeļa, jo nevienam mēs nerūpām, kamēr esam slimi un nevarīgi, un no mums neko nevar paņemt. Un tad, kad ar mums var sadarboties un kaut ko no mums paņemt, mēs esam kādam vajadzīgi. Līdz ar to, ja mēs esam slimi, mums ir jāmāc saviem bērniem, kad tu neesi nevienam vairs vajadzīgi. Tu esi Jā, man liekas, kopumā šī saruna nebija, tas temats nebija ļoti vienkārši, bet tā ir realitāte daudziem cilvēkiem, un es domāju, ka kādam viņa noteikti bija un būs ļoti noderīga, un pašā noslēgumā es arī starp šīm sarunām biju pie tevis uz konsultāciju, man arī bija ļoti interesantas atklāsmes ar tevi novērojumi, un, kā es sakoju līdzi, un arī es jūtos bišķi labāk. Un tiešām, ja kādam bija interese, un pat ja nav nekādas vēl problēmas, tas, man liekas, ir ideālais variants, kad pie tevis griezties. Jo mēs varam sevi pasargāt vēl ilgākā laikā un justies līdz sirmam vecumam veseli, neskatoties uz to, kādas ir slimības un kādi ir traucējumi. Galvenais ir nenošļupt un vienmēr meklēt risinājumu. Un ja mēs viņu meklēsim, tad mēs viņu noteikti atradīsim, jo, kā teica, kas klauvēs, tam tiks atvērts. Tad meklēs, tad atradīs. Šis, man liekas, ir arī tāds ļoti skaists noslēgums mūsu sarunai, un tātad vēlreiz, Edī, mīļš, paldies, ka tu atnāci, un mēs iepriekšējā sarunā jau tam pieskārāmies, bet ka pie tevis var doties tātad uz, tu konsultē daļai pēc astroloģijas, vai ne? Es konsultēju tikai pēc astroloģijas, ar astroloģiju kartes, un viņi ir kā pamats, un konsultēju gan visos astroloģijas jautājumos, gan arī visos medicīnas jautājumos, gan arī kā ārstēt un pat piedāvāt procedūras. Un, ja es kaut ko nezināšu, es aizsūtīšu pie cita speciālista vai pajautāšu citam, un katrā ziņā risinājumu es centīšos atrast, lai atvieglotu, teiksim, slimošanas gaitu vai cilvēka
organismu gaitu, vai arī vienkārši sakārtot attiecības un uzlabot attiecības savstarpējās gan biznesā, gan ģimenē, gan ar bērniem. Jo mums ir ļoti svarīgi ērti, zināmā mērā, eksistēt, jo mēs nevaram caur sakostiem zobiem kaut kur būt, bet tad, kad mēs atrodam formu un veidu, kā sadzīvot ar saviem bērniem, otro pusīti, darba kolēģiem, mēs paliekam gan veselāki, gan arī optimistiskāki ar dzīvi. Un šeit ir svarīgi saprast tieši, kas mums pietrūkst vai kas mums nepatīk, jo mums jau ir tikai nepatīk. Jo kolēģim vai dzīves biedram viss ir kārtībā, viņam viss patīk. Un šeit ir saprast, ka tas ir vairāk mans traucējums, mans skatījums. Un problēma ir drīzāk manī, ka jāpamaina šis skatījums. Un tad, kad es saprotu, kas tieši man ir jāpamaina, un vai arī taisni otrādi beigt cerēt, kad vīrs nesīs mamutu, ja viņš var atnest tikai lapsu. Tad man arī ir skaidrs, ar ko es varu rēķināties. Bet es visu laiku sapņoju par lielu mamutu vai lielu māju, bet saņemu mazu zaķīti. Tas arī mēs katrs šī pasaulē esam ar savām spējām, un praktiski katram, es vismaz uzskatu, ka mums katram ir sava vieta šajā pasaulē. Un galvenais saprast, kura ir mana vieta. Nevis tā, ka tā ir viņam vieta forša un viņš labi dzīvo. Nē, viņam arī ir savas problēmas. Un, jo mēs redzam tikai vienu aizberga malu. Mēs neredzam to, kas ir apakšā. Un tās grūtības, ko katrs cilvēks uz zemes pārvar un iet. Un tas tāpat kā mēs varam apbrīnot Ilonu Masku, bet viņš jau arī ir ar savām slimībām. Tāpat arī Virģīna Bronsons. Viņš bērnībā bija vienkārši ārkārtīgi slimi, ar lielu traucējumu, un tagad tas viņš ir. Tātad mēs varam ārkārtīgi no lielas bedres izkāpt ārā, ja mums būs spēks, pārliecība un neatlaidība. Jā, es arī tam pilnīgi ticu, ka, man liekas, pēdējā laikā arī var redzēt vairāk tos gadījumus, kad cilvēki tiešām ar savu iekšējo gribu, ar spēku un neatlaidību var panākt fantastiskas pārmaiņas savā dzīvē. Un tas ir. Bet aiz tā ir arī darbs, tas nav, kā tu teici, Ilons Masks vai Brensons. Viņi nestrādā 2 stundas dienā. Viņi strādā visu 24 stundas, kamēr viņi nomodā. Un arī cits ieguldījums ir. Un tieši tā mums vienkārši, kad man saka, kad varēs atpūsties, es saku, kamēr mēs esam uz zemes, mums ir jāmācās. Mēs nevaram domāt, sapņot par atpūtu. Mēs varam iekārtot sev atpūtu uz mirkli, lai sagatavotos nākamajai cīņai. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Šis nav kur ar planētu. Ļoti forši, paldies, un šīs arī īstenībā ļoti iedvesmojošās nots. Mēs šodien varētu arī beigt. Paldies tev, Miš, ka tu atnāci, un paldies visiem, kas klausījās. Un, ja ir kādi individuāli jautājumi, droši rakstiet Edijam, griezieties uz konsultāciju. Un tu ļoti forši arī viens no tiem esi, kas pieņem vēl klātienē, jo daudziem ir ļoti svarīgs arī tas klātienes moments vēl joprojām. Es joprojām uzskatu, ka vislabāk ir klātienē, un pat arī lekcijas klausīties klātienē ir daudz svarīgāk nekā attālināti, jo katra cilvēka, tas tā kā aktieris, pārņem telpu ar saviem fluīdiem un tam līdzīgi tāpatās arī pasniedzējs ietekmē ar savu klātbūtni, jo kādreiz jau arī teica, ārstam daudz nav jārunā, viņam ir tikai, jāpievērš jums uzmanību un jūs paliekat veseli. Tāpēc ar savu auru, fluīdiem
iedod mums pareizo noskaņu. Un klātiene ir vienīgā, kas var iedot šo noskaņu. Jā, un tas, man liekas, mūsu tehnoloģiskajā laikmetā būs kaut kāda valūta. Valūta, jā. Jā. Paldies tev, Mīšedī, un paldies visiem. Šodien ļoti skaista saulaina diena, un lai arī lieliska nedēļas nogale. Ejam ārā un baudām D vitamīnu. Jā, es tieši gribēju teikt, ka ir īstais laiks pēc šīs sarunas iet laukā pakustēties. Paldies tev, un paldies visiem, kas skatījās. Atā! Atā!